Sociālo lietu pārvaldē nāk lielas pārmaiņas. Ceturtdien Sociālās un finanšu komitejas sēdē pilsētas domes deputāti vienbalsīgi nobalsoja par pilsētas sociālā dienesta pārstrukturēšanu, kuras darbība arvien biežāk izsauc neapmierinātību ne tikai deputātu, bet arī daugavpiliešu vidū. Pašvaldības uzdevums šodien ir izveidot pilsētas iedzīvotājiem pieejamāku sociālo pakalpojumu sistēmu un samazināt administratīvo sociālo lietu pārvaldes aparātu, kā atzīmēja pašvaldības deputāti. Mainījās likumdošana, mainījās pašvaldības noteikumi un bija jāmainās arī līdzi struktūrai, tāpēc šobrīd tiek pieņemts lēmums par to, ka tiek mainīta pilnībā struktūra, tiek likvidēta tāda vienība kā vadītāja vietnieks, jo iepriekšējā reorganizācija, kas bija pašvaldībā veikta īpašuma departamentā, ir pierādījusi to, ka ja ir vadītājs un ir nodaļu vadītāji, tad struktūra var ļoti labi strādāt, jo ir viens atbildīgais un ir apakšā pakļautie darbinieki. Tāpēc arī sociālajā sfērā turpmāk būs viens vadītājs un 3 nodaļu vadītāji. Pēc Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Pētera Dzelbes domām, sociālo lietu pārvaldes administratīvais aparāts ir nepamatoti palielināts. Ir jūtams darbinieku trūkums tieši kontaktā ar klientiem, kuriem ir nepieciešamas speciālista konsultācijas un palīdzība. Tas pats attiecas arī uz problēmu jautājumu operatīvu risināšanu. Tas ļaus ātrāk, efektīvāk izvērtēt tieši tās vajadzības, kas ir nepieciešamas klientiem. Un, protams, ka mēs arī ceram uz to, ka vairs nebūs tik liela birokrātija, kā viņa ir bijusi šobrīd, un ka tie cilvēki, kuriem ir jāpieņem lēmums šeit tagad, arī viņu pieņems uzreiz. Saskaņā ar izstrādātajiem jaunajiem noteikumiem no 1. augusta Daugavpils sociālo lietu pārvalde sastāvēs no 3 nodaļām, kuras kontrolēs municipālās iestādes vadītājs. Ir jāatzīmē, ka restruktūrizācijas gaitā sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietnieka amats tiks likvidēts. Viena liela nodaļa ir sociālās palīdzības nodaļa, kura tieši sniegs pakalpojumu tiem cilvēkiem, kuri atnāk primāri un kuriem vajadzīga palīdzība šeit un tagad. Un otra liela nodaļa būs sociālo pakalpojumu nodaļa, jo tā ir tiešām nodaļa, kas sniedz jau pašu sociālo pakalpojumu pēc tam, kad ir izvērtēts klients sociālajā palīdzībā. Pie tam tiks turpināts darbs ar elektronisko sistēmu, lai iedzīvotāji izmantotu e-pakalpojumus un elektroniski sūtītu iesniegumus, kurus sociālie darbinieki būs spiesti izskatīt īsos termiņos. Vienmēr var strādāt labāk un efektīvāk. Arī reorganizācija ir jāveic ar tādu mērķi, lai šie pakalpojumi būtu pieejamāki iedzīvotājiem. Un kā piemērs, tas ir, nevajag gaidīt, ka iedzīvotāji varbūt griežas ar savām sūdzībām sociālā pārvaldē, bet strādātu prospektīvi, jau atrast, meklēt tos kontaktus ar mūsu pašvaldības dienestiem, ar ģimenes ārstiem kā piemērs, kuriem arī ir informācija par sociālo stāvokli. Sociālo lietu pārvaldes administratīvo darbinieku štatu samazināšana nav paredzēta. Visiem tiks piedāvāts darbs vai nu sociālās palīdzības vai arī sociālo pakalpojumu nodaļās. Savukārt uz vadītāju amatiem tiks izsludināts atklāts konkurss. Galīgais lēmums par sociālo lietu pārvaldes restruktūrizāciju tiks pieņemts pilsētas domes sēdē.